laukuma spēlētājiem cīņā par bumbu. Viņš ir pēc tās aizskrēja, līdz ar to Liepāja var kārtēju reizi kaut ko mēģināt izveidot. Nu jā, Tukumam bija stūrstiena iespēja sekot piespēlnieks centrējums, līdz ar to Samuelo kolēģis atbildēja arī ar īsu piespēli, kas jau bija neprecīzi, un ātri vien šī epizode ir garām, un es sekoju jau nākamā, un tā jau varēja būt Liepājas izpildījumā, lai kā. Šoreiz viss labi, kas labi beidz no mājnieka skatu punkta. Sānauts sekos un Tukums ar tādu īsu pauzīti. Nekur nesteidz, lai ievadītu bumbu spēlē, bet varēs komanda to darīt. Tur jau bumba gaida, kad Sidorovs pie tās tiks, lai tā tiktu ievadīt spēlē, bet viņš nekur nesteidzās. Nu, grūti pateikt, kurai komandai par labu nāk tas, ka varbūt spēlētājiem ir tāds neliels elpas atvilkšanas periods, tāds pārdesmit sekundes, kad laukumā nav futbols, lai vai kā ātri vien bumbu Tukums pazaudē. Liepājnieki kļūdās uzreiz tālu piespēli, izrēdot bumbu ārpus laukuma, un būs jāatkārto Tukumam Sānauts. Šoreiz bumbu spēlē ievadīs šķiet arī Sidorovs, tiesa daudz tuvāk savas komandas vārtiem. Ievad bumbu spēlē Tukumnieki šeit bumbās tā kārtējo reizi laukumu, un bumba nonāk jau Liepājas rīcībā. Pagaidām, teiksim tā, pēdējās 10-15 minūtēs ļoti klusi abu komandu galvenie treneri. Varbūt arī nav bijuši tādi diskutabli momenti, kur varētu sūdzēties par sodu lēmumiem. Līdz ar to nav arī treneriem tik skaļi vārdi, ko teikt. Nav arī neviena komandu vadībā vai iedzinējos, tā kā redzēsim, kā mačs turpināsies šeit Liepājas mēģinājums. Ja precizēja, tad tieši Grīnberga mēģinājums iecentrēt bumbu pretinieku sodu laukumā. Tukumnieki gan stājas bumbu ceļā un aizrēd bumbu pēc iespējas tālai no saviem vārtiem. Liepāja jau no savas laukuma puses var mēģināt atvērt jauns intriks pie pretinieku cietokšņa. Kā ar manī piespēles kreiso malu Fālam. Fāls piespēlē uz priekšu Dievam. Dievs tur šoreiz gan cīņā ar mani piekāpis, pazaudē bumbu, bet Tukums, teiksim tā, visi spēlētāji ielēkt, bet tomēr izglābi šajā epizodē bumbus saglabā. Cenšas arī raidīt tos priekšu. Šīs mēģinājums gan neskmīgs un pie bumbus atkal jau Liepājnieki. Tīdenbergs piespēlē uz savu laukumu pusi kolēģiem. Nekur viesi nesteidz. Vairāk jau kā pusi no pirmā puslaika ir aizvadīts. Stablo joprojām bez vārtu neizšķiet šeit Grīnbergs ar bumbu. Izdodas viņam saglabāt bumbu laukumā. Augs nesako šeit, bet gan sadursmi divi spēlētājs starpā. Klubu gan Rogovs, gan Grīnbergs, bet tāds, teiksim tā, saprotams tiesnešu lēmums. Krīt gan viens, gan otrs, līdz ar to noteikuma pārkāpums neseko tā vietā. Nu, beidzot arī iespēja Liepājai izpildīt stūra sitienu. Epizoda noslēdzās ar to, ka bumba atstāja laukumu. Līdz ar to Liepājnieki var censties ievadīt bumbu spēlē jau no stūra. Redzēsim, ko būs izdomājuši. Tomēr centrējums pagaidām neseko. Tagad centrējums bumbu gan nenonāk pie adresāta. Nesanāk arī Dievam pirmais sitiens, otrais mēģinājums arī bloķēts, bet bumbu saglabā Liepāja, kā ar manī piespēle uz kreiso malu. Tukumnieki bumbu centās aizraidīt prom, bet tas nesekmīgs. Sila Gadze individuāli. Gar Rogovu ieskrien sodu laukumā, centrējums uz tālo malu. Tur gan mēģinājums jau Grīnberga izpildījumā apdraudēt pretinieku vārds nesekmīgs. Tur Liepājnieki signalizē, kas nospēlējuši ar roku Tukumu spēlētāji. Teiksim tā, Liepāja šo zonu. Tikus tikai pie viens pendels, to pašu realizējus. Tukumam tikmēr bijuši divi sodu sitieni. Viens no diviem. Precitāts ziņots, kad mēs atkārtojam šo epizodi. Nu, šī ir tā epizode, kur centās Liepājnieki signalizēt par to, ka Sidorovs nospēlēs ar roku. Tiesneši nepiekāpīgi. Tā kā arī Tomas Spērtī dotajā brīdī diskutēja ar maču soģiem, bet tur neko vairs mainīt nevar jāatstāj šī epizode. Aiz muguras nav šīs tās divas komandas, kurām ir izteikti daudz sodu sitienu šo sezonu bijuši.
3 sodsitiem kopā 36 spēļu laikā. Tā kā, ja skatāmies matemātiski, tad vienā no 12 spēlēm pie sodsitiem. Kā no vienībām tiek šeit, kas par momentu. Bet uzvar Sergejs Vilkovs šajā duelī. Atvaira viņš Liepājnieku mēģinājumu atklāt maču rezultātu. Teiši Čērīte šķiet centās būt vārds fāls. Tikmēr jau uz priekšu teica Tukums, var mēģināt atbildēt. Šoreiz tas neizdodas, Joksts bumbu pazaudē un bumba atkal Liepājas rīcībā. Fāls ar bumbu. Piespēlē Grīnbergam. Grīnbergs kreisajā malā piespēlē ātru uz priekšu, bet ļoti neprecīzi piespēlē. Ļoti, teiksim tā, muļķīga kļūda. Viņam bumba atstā laukumu un sāna outs, bet tam spērtī tur uzgudrīt savus padotos. Nav jānokar galam šādā epizodē. Bumba pazaudēt, bet tas nav liels zaudējums. To var ļoti ātri atgūt ar aktīvu spēli. Un prieks redzēt, ka pērtīs savus padotos uzgudrību. Tikmēr jau uzbrukumā cenšas steigties arī Tukums. Ilgi saspēlēs savā laukuma pusē mājnieki. Varbūt tagad steigs uz priekšu. Tieši to arī cenšas izdarīt Tukumieki. Tiesa bumba ātri pazaudē un šeit lieliski epizodi varēja izvērsties. Milbīgi gan pirmais pie bumbas nenonāca bumbu līdz adresātam. Danilu Patīčuks jau tur bija uzbrukums Smailē, lai uztvertu bumbu. Šoreiz viņam tas neizdevās, bet šeit lieliski epizodi. Liepājais seko arī sitiens portiem, Vilkovs to atsit. Bumba joprojām spēlē, cīnās par bumbām, komanda spēlē tā, Liepāja notur bumbu laukumā pie tās Grīnbergs. Grīnbergs piespēlē Karmanī centās uz Grīnbergu, bet piespēlē neprecīzi. Kļūdās gan Tukumieki, ātri vien bumba atgūst Liepāja un turpina kontrolēt notikums laukumā. Ilgāk laika ir Liepājnieks saspēlē savā laukuma pusē, tuvojamies pusstundas atzīmēji. Pirmais puslaiks arvien straujāk tuvojas noslēgumam, 2-0 uz tablo šeit Tukumā. Cīņā par bumbu nav vēl konkrēti uzvarētāji. Tagad Tukums bumbu iegūst savā īpašumā vismaz uz kādu brīdi un var arī steigties uzbrukumā ar bumbu Samoilovs. Samoilovs atspēlē atpakaļ Sigarovam. Tukums arī nestrep karstu. Saspēlēs savā laukuma pusē, bumbu kontrolē pie tās tagad jau Krieviņš. Atspēlējums bumbu Vilkovam vārtos, viņš, kad tālu no vārtiem iznācis. Tālu piespēle arī nesako, īsi piespēle atpakaļ Krieviņam. Krieviņš meklē, kam piespēlē, tagad atrod adresātā Annans tur bumbu, bet joprojām tāds ļoti samocīts futbols Tukuma izpildījumā. Tālu viņi īsti netiek atspēle atpakaļ Milbī uz priekšu. Saspēles galvenokārt pagaidām Tukuma izpildījumā beidzas vai ar tehnisko brāķi. Vai vienkārši to, ka Liepāja teicam nospēlē un bumbu atgūst pati. Milbī ar bumbu. Ilgs saspēle, bet tālu Tukums joprojām netiek. Tiešlaik tur signalizējumos no laukuma malas, kāpēc nevar bumbu beidzot iedot tajā laukuma flangā, kur viņš atrodas. Tagad Tukumam iespēja tur centrējums sodu laukumā, bet šo mēģinājumu apslāpēja Liepājnieku, kur jau steidz uz priekšu, tur par katru cenšas priekšu tikt viesi, seko arī tālu piespēli uz priekšu Patīčuks ar bumbu klub viņš, bet bumbu Liepāja saglabā. Tālu piespēli uz Diāvu, Diāvs, tur divu cīņu viņš jau var, ja tajā uzvar tikt viens pats pret Vārtsargu, tomēr izšķirās par piespēles Grīnbergs sodu laukumā piespēli. Bumba ripo gar vārtiem.